Jauno automehāniķu un autotransporta krāsotāju pieprasījums darba tirgu ir ne tikai autoservisos un autozīmolu dīleru centros, bet arī pasažieru pārvadājumu uzņēmumos. Rīgas Satiksme ir lielākais pasažieru pārvadājumu pakalpojumu nodrošinātājs Latvijā. Šobrīd uzņēmumā strādā ap 3400 darbinieku un tā spēkratu parks sasniedz 900 vienības. Tas nozīmē, ka spēkratu tehniskajām apkopēm jābūt nodrošinātām nepārtraukti. Mums ikdienā uzņēmumā strādā ļoti daudz dažādi tehniskie cilvēki, un viņu darbs ir kritiski vienkārši svarīgs, lai ikdienā mēs varētu izlaist uz līnijas mūsu sabiedriskos transporta līdzekļus. Protams, kā ārkārtīgi būtiski ir paudžu maiņa, jo, protams, cilvēki noveco un teiksim tā, viņiem ir nepieciešams atstāt savu pieredzi, savu zināšanas kādam, kas nāk jaunāks vietā. Tāpēc ir ļoti būtiski šī paudžu maiņa, lai mēs dienā, gadu no gada arī turpmāk spētu nodrošināt sabiedrisko transporta līdzekļu ikdienas kustību. Darbs tik lielā autoparkā ir dinamisks un, kā atzīst Toms, aizraujošs, jo katra diena nes ko citu. Savas darba gaitas uzņēmumā Toms uzsāka pateicoties praksei. Tieši tā sanāca tikt praksē, mācoties Rīgas Valsts tehnikumā. Tēvs šeit strādā jau gandrīz 20 gadus. Un līdz ar ko sanāca uz to pēdējā kursā, 4. kursā, pēdējo pusgadu nostrādāt šeit. Un beigās jau priekšniekiem patikās to, cik man labi sanāca, un beigās jautāja, ko es darīšu pēc skolas. Un tā ir jau pagājuši 14 gadi gandrīz. Toma darba ikdiena aizrit veicot dažādas elektrotehnikas darba pienākumus, kā elektrotehnisko daļu diagnostika, maiņa un remonts. Un tas ir nozīmīgi, jo autobusos praktiski viss ir datorizēts un elektronisks. Tīri datoru var praktiski visu autobusu pārbaudīt, lielākos mezglus, gan bremzes, gan dzinēju, gan kārbu, durvis, praktiski viss, kas ir uz autobusu ar elektronisko daļu saistīts, viss ir pieejams caur vienu datoru. Jauno praktikantu iegūtās zināšanas Rīgas Valsts tehnikumā tiek atzinīgi novērtētas. Redzot ieinteresētību, gados pieredzējušie kolēģi labprāt dalās un atbalsta jauniešu specifisko zināšanu apgūšanā, ne tikai autoremontā, bet arī citās ar nozari saistītās profesijās. Reini, pastāst, kā tu izvēlējies savu profesionālo karjeru saistīts ar mašīnu būvas nozari? Pienāca tas laiks, kad ir jāizvēlās, par ko tu gribi dzīvē kļūt. Es izvēlējos kļūt par metāla apstrādes kaut kādu speciālistu. Tajā laikā bija aktuāli CNC, ciparu programmas vadības sistēmas darba galdi, vairāk saistībā ar metāla apstrādi. Gāju uz koledžu, pieteicos un izmācījos par to visu. Tātad šī ir jaunā Rīgas Satiksmes CNC iekārta, firma ir Haas, un te mēs esam iesākuši pāris detaļas. Mēs šeit ražojam pamatā viss, kas nepieciešams Rīgas Satiksmē, sākot no augšā līnijām līdz pat autobusu tramvaju detaļām. Tas nozīmē, ka Rīgas Satiksme pati sev var nodrošināt ar trūkstošajām rezerves daļām? Īsāk sakot, mēs esam pašpietiekami. Mēs varam paši sev uzražot detaļas vai vajadzīgās lietas, lai viss būtu skaisti, viss strādātu un funkcionētu. Bet, principā, ļoti svarīga iekārta. Ļoti svarīga iekārta, jebkam, firmai vai Rīgas Satiksmei. Stabilitāte, konkurētspējīgs atalgojums, sociālās garantijas un ne tikai ir tie bonusi, kurus uzņēmums nodrošina saviem darbiniekiem, vienlīdz sniedzot iespēju augt arī karjerā. Man tas ir noteikti tā izaugstas iespēja, jo es pats kā uzsāku 2007. gadā kā autobūs mazgātājs, virsbūs mazgātājs nostrādāju 4 gadus tur un pārgāju uz autodarbnīcām, tā kā es ļoti vēlējos. No turienes es gadu pastrādāju kā parasts atslēdznieks, remonta atslēdznieks, un tad es nokļuvu pa maiņas vecāko brigadieru. Tagad es esmu dienas pieteikuma brigadieris, kas vada savu maiņu par tekošiem remontiem. Mūsu remontos ietilps ļoti daudz. Tas ir pneumosistēmas, bremžu sistēmas, desēšanas sistēmas. No A līdz Z mēs principā izprotam visu autobusu. Tas ir mans tiešais gandarījums, kur es esmu aizgājis. Tas tieši priekš mani piesaista. Ja vēlies strādāt autotransporta nozarē, zini, studijas Rīgas Valsts tehnikuma auto nodaļā būs veiksmīgs starts tavai karjerai.